nedaudz bolonoli nenāks par skādi. Mēģināsim piedzīt šo pirmo bleķi. Šitās vietas diezgan maisīs. Tev vajadzēs izgriezt ārā robu, iet kaut kā apkārt. Iesakt lokāmā. Kaut kā tā. Sieniņa jāpameņa spiežot. Iet. Šeit uz augšu. Tā būs. Tās caurums ir fleks uztaisīgi. Tie normāli sanāca. Runājam par šo vietu. Šo vietu atstās tādu, kāda viņa ir. Es jau būtu taisījis. Es klāt šo detaļu. Tad tālāk domāsim, sāk pie saules piestrādāt, vai likt uzreiz plāksni ciet visu taisīt. Tik pie tāda forša aparāta. Normāli. Pasmaks. Našķi kaut kas labs iekšā. Tā ārā te viss izpūs. Un kas tur iekšā darās? Šeit nācās ielikt vēl vienu fragmentu, jo te bija pilnīgi izrūsējis. Nebija paredzēts, bet katrā gadījumā tagad liksim šo te. Labs uzlikts, pēc tam beigās viss saslīpēs, bet šeit ir problēma. Tā laikam kaut kāda slodze notīrīju, aizmitnās ciet un varbūt uzliks pa visu kaut kādu pastiprinājumu. Ko es saucu par veiksmi? Izzāģēt caurumu uz dullo, pasties uz zemes kaut kādu pirmo bleķīti, kas mētājās, un viņš tieši der. Jāsaīsina perfekti. Tālāk, skatoties, te bija sīki caurumi, kur no otras puses viss gatavs. Es izdomāju, ka man vienkāršāk nomainīt visu gabalu nekā to lāpīt. Tas ir 2,5 mm bleķis, te ir cauri izgājis, te viss. Jānoņem šitā maliņa. Tā bleķīts ir vietā, nācās vēl šeit izņemt gabalu. Kaut kā tā. Tev mazliet jānogriež, te ir pa daudz. Pārējās vietās citur pat izdevās mazliet uzlocīt. Mazliet netrāpīja, bet labāk nekā nekas. Jāskatīs šīs te puses, kur man vienmēr biedēja. No sākuma uztāsīs to plāksni, ieliks. Te būs maliņas, ja jānolauka, arī būs jāpačkarējās. Bet no šī vieta te vajadzēs kaut kādu bleķi locīt, kaut kā smuki. Un te būs vēl viens ielocījums. Un pagaidām nezinu, kā to izdarīt. Tādas plaisas visur. Grūtākais uzlocīt to detaļu plus mīnus. Mēģināju ar kartoniem, man nekas nesanāca. Beigās es domāju, paļaušos uz veiksmi. Viņus jāielok. Un redzēs. Baterijas grīda ir iemetnāta. Šis arī sanāca neglazot ļoti veiksmīgi piedzīt. Trekā pa šo aizgāja. Tie ir caurmetnājums no šitās puses. Un tā pagadām mēs pieredz pie šīs svarkas, bet laika gan jau aizies. Viss ir ļoti stabili. Ļoti stabili. Tagad te vēl jāizņem tāds gabals ārā. Viss ir izrūsējis. Un jātaisa jālok šādu detaļu. Ko detaļa ir ārā. Es te kādu no iekšas. Principā vajadzētu viņu vēl tālāk griezt. Tur baigi netiek klāt. Tad ir normāli, tev biezums ir. Tā un te izstās, šis stūris pabeigts, viss ir iekšā. Beigās izdomāju, ka tā grīda nebūs izņemama, viss būs čotka, stabili. Jā, te tā sanāca. Un šis stūrīts aizņēma diezgan daudz laika. Tādu maliņu pielikām.
šeit nācās. Pilnīgi ūdens stāvējis iekšā un sapūjas apakšu, un otrā pusē tas pats. Arī dod kaut kādu izturību. Ko vēl? Jā, šitā detaļa sagurusi. Viņa plaisa parādīsies pēc kāda laika tāpat. Un tad otrā pusē vēl pāris sīkumi un principā viss. Šitais ir labs. 5 kg, 7 lati. Apkūsē, būs labi. Un šodien uzdevums ir atjaunot šo te vāku. Šrotā nekur nevar dabūt. Ja var dabūt, tad kopā ar visu. Šeit šīs daļas ir sapūšas. Pilnīgi. Un būs jāmēģina izlocīt ar āmurīti, izdauzīt uz puķu. Šis metāls tāds plāns. Ņemsim kaut kādu līdzīgu. No tā biezā nelocīs. No kā taisīs pārējo. Redzēs. Vecā ir tāda mazliet paplāna. Šties no divnieka pabiezes bleķis ir ko klapēt. Kā tā. Tā. Detaļa gatava. Sanāca baigi veiksmīgi. Tātad ir šos ielocījums. Tajā pusē smukāk tā. Labi šūvīti sanāca forša. Jā. No otras puses nemetināt teikt. Nogrunties un pohuj. Tagad ziņo stāvē. Atradās kārtējas caurums ar lūkas, nevarēja pamanīt. Un atkal sadurs savienojums. Es savādāk mēs nenākam. Ko lūka vietā. Te vēl būtu daudz ko darīt, bet kā jau tās finanses man tur atļaus. Varētu notīrīt rūsu, šo visu netīro noņemt, sakrāsot, būtu paigi smuki, bet tas viņam nav aktuāli. Šitā maliņā var, šitā maliņa gan var pielūtīt. Kāda viņa izpūs. Vācos noskatīt, sakopis jau bija, gribēju nodot objektu. Un ja pat uz grīdas mētājuši tā detaļa. Domāju, no kurienes viņa bija. Beigās nācās taisīt augstu. 15 minūtes, griezot.